Kur tu esi atbraukusi? Uz mežu, pēc eglītes. Atbraucam apskatīties, vai ir ledus. Nevar zināt. 27. novembris. Paņems vannīt. Mīnus 12 grādi. Elo jārvi. Vergas nav, nāksies uziet un izborēt kādu āliņu. It kā jau vajadzēja būt 3 dienas mīnus 10 virs, un visu nedēļu bija ap mīnus 5. Tūlīt atnāks, izcīsies. Bet ja jau lapsē ir pēdas pāri, tad jau te vismaz var iet droši. Pingvīns arī te. Labi, paskatīsies ledus biezumu. Noķēru pirmo asarīti. Uzlikus dzīvo. Esam vietā, kur vasarā ķērām. Jāiet un jāmeklē. Īsti to akmeni nevar atrast, jo ūdens līmenis pacēlies. Bet nu, jāiet un jāmeklē. Ir vēl copmaņi pretējā krastā. Mīnus 10 grādi. Rali, jūt. Jāatrod, kur tas bariņš paslēpies. Man jau šķiet, ka viņam vajadzētu būt kaut kur tepat. Bet nu, nekad jau nevar zināt, kur viņi steigā. Jāurbina, jāmeklē. Jāurgi un jāmeklē. Dziļums nav liels, kāds pusotrs metrs. Tāpēc baigi nav jēga celt augstāk. Droši vien asarītas viss. Nē, Tinās, arī tā? Tu nāc? Kaut kas tur ir. Ir. Maziņā bija aizgāja norā vasarīti. Sātana! Kur tev sakāms kaut kas par šo? Atņēma man pirmā vasarīti. Tāpēc melns ekrāns. Tā vajag. Es nekā neredzu. Neko darīt, tagad tā ir tā jāmeklē jauns vasarītis.
nezinu, vai beidz, vai nebeidz. Arī tā kā topa. Vai labi. Es noķēru tik lielu asarīti. Tas bija dedīgs šodien. Izdarbt ir daudz āliņģi, bet virsū uz asariem nevar trāpīt. Var baudīt skaisto Somijas ziemu. Bet ja vēl ķertos, tad būtu vispār ideāli. Tagad iesim uz seklo līdeku pusi. Tur ir kādi kāds asarītis bija, varbūt trāpīsies. Ledus tāds normāls, 7 centimetri aptuveni. Ai, kur ir asarī? Viņu, ka viņi tur ir, vienkārši viņi šodien neķerās. Būs kā vasarā. Tāpēc, ka divas saules. Kurš ir pilnēnis? Viņš bija ķerties. Pilnmēnesī neķerās, bet vajag jau atbraukt. Pamīdīties pa jauno ledu. Nav ko mājās sēdēt. Šodien sola -5. Nākošu nedēļu točs nejābrauc kaut kur. Moška līcis jau būs piesauts. Uz Vēdzelēm. Yes. Yes ir vainīgs. Tāds viņam tās saliņas ir. Stāv virsū mājiņas, vasarnīcas. Opīši atbrauc. Atpūšās un brauc atpakaļ. Nē, vai man silti ir rociņām. Vai. Tā, kad ķersies, tad jau jāsāk būt kaut kas filmēt. Savādāk jau baigā jēga nav. Un uz dzīvi arī nav ko likt. Vienīgo man asarī apēda līdeka. Neraiž. Šodien beidzam savas copes gaitas. Neķērās. Arī kas jau par to ir sakām? Nu, kam tagad viegli? Viņas nebija izsaukušas. Viņš tikai kaitināja. Arī tad nelaimēja loterijā un vēl zivis neķērās. Vecīši nākamreiz. Tiem čaļiem arī neķērās. Staigāja, izskatījās. Pilnēnes naktī. Reāls pilnmēnesis. Es vēl noķēru vienu mazu asarīti, ko uzliku uz ūdu, bet neviens neņēma. Gan jau kā atgriezīsimies. Un tajā vietā atkal mēģināsim uz asarīšiem, jo tur bija īstās zāles. Lai noķert asarīti. Tikai nebija asarīši. Tālāk. Neko darīt. Jā, malc mājās un tad uz skolu un uz darbu.